Es esmu Imants, un es esmu tas pats galvenākais no pankāriem. Pankāri ir tie mazie fietiņi. Atnāca parādīt, lai es zinu, kas tie tādi ir. Tas nav spilveni vai šits, bet tas ir tās mazās mašīnas pilsētā, kas 12 gadus jau braukā. Un es esmu tas pats galvenākais, kas visu kūrē, visu dara, visu organizē. Un talkā man nāk kā reiz, lai atrādītu to CSQ. Tā kaut kā, tas esmu es. Viņš visu laiku ierakstīja tiešām. Man ir auzis. Šitos es nevaru radīt sievai. Bet galvenais, ka šeit priekšā ir most valuable priekšnieks. CSQ pankāros esam saražojuši gana daudz muļķību, iemužināšu muļķības. Daudz satura, ko nedrīkst publicēt, kurš visticamāk tūlīt būs publicēts šajā video. Un daudz sliktu vārdu, daudz labu vārdu, daudz smuku kadru un daudz apšaubāmu kadru. Gore-Tex tehnika nenēsāt. Tā ir CSQ nestrādā. Redzēt, vienu reizi uz darbu atnākuši. Es domāju, ka jūs izmuķījāt šo haļaviņā, bet, ja jādomā pa cenu, 219. Nopietni? Es tikko dēlam vienkārši meklēju. Kas viņi skatījās? Jordan? Jā, Jordan. Es dzirdēju, ka kāds komentēja, jo lielāks, jo dārgāk, bet izsās pēc kaut kāda riktīgi veca mēsla. Nē, 6K. Šis ir kaut kad ļoti sen pirkts, visticamāk, un 2500. Īstā summa šim aparātam ir 1000. Tas ir vecā summa, vai ne? Kad 94. pirkāt. Kas šis skatās? Stabilizators, ne? Vai šitā manta jau kaut ko maksā? Šitas te izskatās ir laba manta, pie tuvu 2 varētu būt. 1,5. Stabilizators maksā 120 GB kartiņa. Vot šitas ir ļoti lēts kaut kas. Es teiktu, ja 128 GB, tad tā skatās SSD? Nē, kas tas skatās? Es nezinu, kas SD. Es teiktu kaut kādu 45 eiro. Šī atmiņas maksā 150. Nav komentāru. Kas šis skaitās? Kaut kāds wide angle? Lence kaut kāda? Lēce. Šis izsās kaut kas super dārgs. Šis varētu būt... es teiktu kaut kādu 2,5, 3. Šīs konkrētais atmiņas maksā 20. Jā, viņš izsās super dārgs. Vienkārši nezināju, ka var tik dārgi maksāt arī. Šis toči Danielam pieder. Viss ir varvīkni. Nekas dārgs. Es teiktu, tie ir noteikti kaut kādi standarti, kas ir ļoti reti sastopami noteikti. Tāpēc kā pankāros ir kaut kāda amerikāņu varianti vai kaut kas tāds. Šis komplektiņš viņam kaut kādi kopā 70 eiro, 80. Šodien taisa šādu bišķiņu tālu. Šitais komplektiņš maksā 20 eiro. Labi. Atkal nopirkt kādu cheap shit. Nē, te kaut kāda veca kamera virsū. False log. Te ir reāli. Kā jūs reaģēsiet? Jau noraustīs, tas nozīmē dārgi. Ap 40,000. Pilnīgi precīzi. Vienkārši viņš noraustījās tā kā jāiet aknas nodod. Jā, jums tiek karsts, starp citu. Es jau redzēju, no kur kolēģi tas nāca. Un šis ir kaut kas jauns? Nesen pirkts? Relatīvi jātur vaļā, jāapsēs, kas tur ir. Jā, screensavers varēja būt dārgāks. Bet te jābūt rakstītam kaut kam virsū. Es teikšu, ka šitas maksā, kā jau āboļi. Nē, ja tas ir jūsējais, tas nozīmē, tas ir platā gala.
Nu, cik es pēdējā reizē skatījos, viņš varētu maksāt kaut kādi 3,5, 4. Gandrīz 4. Jā. Jā, ļoti tuvu. Bet tas ir ar PVN? Nu, jā, tā varētu būt. Es vienkārši rēķinu bez PVN. Uzņēmējs tomēr. Nē, baigi, tas skanēja diezgan gei. CSQ ir vienīgi, ar ko man prieks sadarboties. Nediežu. Krasni cilvēks ar mazām mašīnām. 50. Jā, 50. Slimība pret Fiatiem. Pietiks. Mani motīvi.